Šodien būs tāda gan parasta, gan neparasta tēma, par kuru mēs runāsim, kuru jūs noteikti katrs esat piedzīvojuši. Mēs runāsim par mīlestību. Patīk par mīlestību runāt? Kāds ir mīlējis no jums? Dažas rokas ir. Jā. Bet sāksim ar lūkšanu. Debes Tēvs, paldies Tev par šo dienu, kungs, kuru Tu radīji savai slavai. Mēs, kungs, šodien pulcējamies Tavā vārda dēļ, kungs. Mēs sanākam visi kopā, kungs, lai Tavs vārds būtu pagodināts, lai katrs no mums mainītos, kungs. Paldies Tev, debes Tēvs, par Tavu vienpiedzimušo dēlu, Jēzu Kristu, kurš bija paklausīgs un paklausīgs līdz krusta nāvei, kurš gāja uz krusta, kungs, lai katram no mums būtu piedots. Lai mēs iemantotu mūžīgo dzīvi, nevis mūžīgo nāvi. Paldies Tev, debes Tēvs, ka Tev rūp katra mūsu dzīve, ka Tev rūp katrs mūsu liktenis, kungs. Un es lūdzu, kungs, svētī mūsu mainiekus, svētī, kungs, mūsu bērnus, garīgos bērnus, fiziskos bērnus, svētī, kungs, šo draudzi, svētī cilvēkus, kas Te pulcējās, debes Tēvs. Paldies Tev, kungs, ka Tu vienmēr esi līdzās. Un par Taviem apsolījumiem mēs arī Tev pateicamies, ka Tu teici, ka es jūs nekad neatstāšu un nepametīšu. Paldies Tev, debes Tēvs, ka mēs visas savas cerības, raizes, šaubas, mazticību, mazdošību, bailes, visu varam likt pie Tavām kājām. Un Tu kā varens Dievs iejaucies. Tu kā varens Dievs palīdzi mums iziet cauri šai raudu vai citreiz pat nāves ielai. Paldies Tev, debes Tēvs, ka Tu mums iedevi caur savu vārdu, jau piešķīri mums spēku, piešķīri mums varu, kungs, un mēs varam iet līdzās ar Tevi. Paldies Tev, kungs, ka Tu mūsu sirdīs ieliec prieku, citreiz nav prieka, un mēs zinām, ka vārdā rakstīts, ka priecājieties, un mēs mācamies to darīt. Paldies Tev, debes Tēvs, pa visu, kungs, pa visu Jēzus Kristus vārdā. Amen. Lai kungs jūs bagātīgi svētī un sēžamies un mēģināsim izprast, ko nu Dievs mums šodien grib pateikt. Un ziniet, šodien mans vārds būs tāds, ka mīlestība spēj stāvēt pretī bailēm. Es šodien sadzirdēju lūkšanā pa bailēm, tad liecībā māsa liecināja arī bailes, ja, un es to vārdu sadzirdēju. Un šodien mēs arī par to runāsim. Liekas, ziniet, kā var divi atšķirīgi vārdi, divi atšķirīgi jēdzieni, mīlestība un bailes. Ja, kā tas var būt? Ir vārdi antonīmi. Bailēm, kas pretī ir kāds antonīms? Drosme, pareizi? Mīlestībai kāds vārds ir? Naids, ja? Liekas, mīlestība, naids, bailes, drosme. Nē, Dievs salicis tā, ka mīlestība un bailes. Kas tad tur ir tāds? Jā. Un es gribētu, lai mēs atvērtu tekstu, svēto rakstu tekstu, tas ir 1. Jāņa 4. nodaļa 18. pants, kur ir rakstīts, Bībeles ir kāds līdz šodien, jūsu draudzē. Vienam ir, es redzu. Jā, pārējiem pakratiet. Man ir tagad gadžeti vai nav. Jā, telefonos, zini, kā agrāk teica, tikai papīra. Nu, labi, pieraduši, ka tādu lielu bībeli staipīt līdzi, nekur kabatā neliek, tad telefonā, ja. Bet principā tas ir mūsu ierocis, ja, un centies, es nezinu, kā jums pieņems, varbūt es kaut kādu kārtību izjaušu, bet centies tomēr Bībeli uz dievkalpojumu paņemt līdzi. Amen? Ziniet, kāpēc? Kas var uzminēt? Lai sekot, ko runā sludinātājs. Ja nu viņš saka nepatiesību. Tu atnāci, lai saņemtu patiesību. Tu atnāci, lai iepazītu patiesību. Jo rakstīts patiesību darīs brīvi. Ja tev stāsti kaut ko citu, tu uzreiz var teikt, klausies, te nav tā rakstīts. Amen? Amen, tā kā nākošais obligāti visi paņem. Labi? Es atbraukšu pārbaudīšu. Jā. Un ko tad mēs lasam, mīļie? Bailu nav mīlestībā.
Bet pilnīga mīlestība aizdzen bailes. Jo bailēm ir mokas, kas bailojās nav sasniedz pilnību mīlestībā. Tāds interesants teksts it kā, ja mēs tā domājam, tādi interesanti vārdi, ka mīlestībā nav bailes, ja? Pretī bailēm stāv mīlestība. Un ko Dievs caur šo gribētu mums pateikt? Ziniet, pasaulē cilvēki, kas nav ticīgi, viņi meklē kur palīdzību. Parasti, ja viņam grūti, tur, teiksim, depresija, kur viņš iet. Es nerunāju par tiem, kuri uzreiz ņem tur alkoholu un to, bet normāli, kuri nav dzērāji, bet kur viņi iet? Citiem cilvēkiem. Viņi iet pie psihologiem, mēs esam dzirdējuši tādu amatu, ja? Un ziniet, katrs kristietis, principā, viņš ir jau pats psihologs, jo viņš zina, ja? Un Jānis, kas uzrakstīja šos tekstus, viņš jau pirms psiholoģija bija radusies, viņš jau visu to salicis tā kā vajag, jā. Un psihologs tas nav no vārda psihopāts, ja jūs saprotat. Katrs, jā, psihologs tas, kas vienkārši cilvēkam palīdz izkļūt no kaut kādas grūtas situācijas, kurš parāda ceļu. Bet mēs tā sagadās, ka mēs arī esam psihologi. Bet mēs to darām pamatojoties uz Dieva vārdu un tikai uz Dieva vārdu. Ja? Bez manipulācijām. Ja? Un ziniet, ko atklāja pasaules psihologi? Viņi atklāja, ka mīlestība un bailes, tās ir visspēcīgākās emocijas, kuras vispār ir uz zemes. Visspēcīgākas. Ja? Jo, un liekas, kā tas var būt? Ja? Kā tas var būt? Un es, kad to izlasīju, es gandrīz no krēsla nokritu. Ja? Divas emocijas, un viņas ir visspēcīgākas. Tās, kurām ir kaut kāds dzenējspēks. Ja? Cilvēki, kas ir bijuši, varbūt armijā, ir kāds no padomju armijā ir dienējuši? Libažus nav laika. Ir rekur viens vīrs ir. Jā, es arī biju. Neteikšu, ka tas bija mans labākais laiks, ja? Un es kaut kā atceros tos sliktos momentus, kad viņi nosēdās, kad man tiešām bija bail no kaut kādām situācijām. Ja? Cilvēki, kas tur izgāja vēl kaut kādas kara darbības, kas izgāja kaut kādas briesmas, šausmas ģimenē, ja? Viņiem ir tās bailes, un viņš to atcerās. Viņš to spilgti atcerās. Tāpat cilvēks atcerās, ja mēs runājam par mīlestību, par pirmo mīlestību tīpaši. Kāpēc jums jautāju, vai kāds jums mīlēja, varētu ar jums komunicēt, ja? Kad pirmā mīlestība, kurš atcerās? Ir 5 rokas stabili, ja? Tas bija tad, kad tev nekas nevar apturēt. Kad tu par to domā, tu ej, tāda spilgta, un tu tagad to atceries. Un es ar cilvēkiem runāju, viņi arī saka, zini, es atceros, cilvēkam jau, viņš tādā pieklājīgā vecumā, viņš atcerās to pirmo mīlestību. Viņš neatcerās, kā tur kāzās bija kaut kādi sīkumiņi, momentiņi, ja? Bet pirmo mīlestību, kad viņš tur gājis pa lietu, tur brīdis 5 kilometri pie savas mīļās ar puķiem, vai uz veikalu gājis uz otru pilsētas malu, lai satiktu savu meiteni vai otrādu meiteni puisi. Tā ir emocija, ko cilvēks gaida un kas viņam palika atmiņās. Amen? Ja. Un Jānis to jau apraksta Bībelē. Un, ziniet, šodien pasaule, principā, viņi ir pārpildīti ar bailēm. Un baidās cilvēki par visu, ko baidās šodien. Kāds baidās palikt bez darba, kāds baidās par saviem bērniem, mazbērniem, kāds baidās, ka cilvēkam atnāk kaut kāda diagnoze vai viņš kaut ko izlasa, ja? Un liekas, nekas nenotiek, bet cilvēks saņem informāciju no tās informācijas, sabīstās. Ir tā vai nav? Es jūs vēl neesmu pazaudējis. Ja? Cits saka, es vienmēr guļu, kad man ir interesanti. Ja? Tā kā viss ir skaidrs. Un es gribētu, lai mēs arī atvērtu, izlasītu Mateja evaņģēliju 24. nodaļu, 12. pantu. Jā, pirms to meklēju, es vēl gribētu pateikt,
teiksim, cilvēks iekļūst kaut kādās briesmās, viņš baidās. Es drusku pa sevi pastāstīšu, kā armijā arī bija situācijas, kur reāli mēs stāvējam starp dzīvi un nāvi, ja? Un liekas, klausies, kaut kāds tāds stress visu laiku, katru dienu tu mosties stresā, katru dienu tu baidies, kā tas šodien būs, ja? Un paiet kaut kāds laiks, kad tu jau paliksi pieredzējis, ja? Un tu domā, cik forši dzīvot bez baidām. Cik forši dzīvot bez stresa, cik forši, ka tev neviens nespiež. Ja? Un Bībele saka, ka nelikumība aug, ja? Un mīlestība, kad nelikumība aug, mīlestība samazinās. Viņi iet zudumā. Ja? Un tāpat arī ģimenēs. Ja vīrs bļauj uz sievu vai sieva bļauj uz vīru, ja viņi tur strīdās, ja viņi tur visu laiku kašķējās, bērni pa vidu, skaidrs, mīlestība, kas ar viņu notiek? Viņi pazūd, ar laiku pazūd, viņi ir tik tālu tā kā aizbergi okeānā viens no otru. Ja? Tāpat arī es domāju par bērniem, ja bērnus kāds mājās spīdzina vai dara pāri bērniem, vai bļauj uz viņiem, vai kaut ko citu dara. Ja? Un bērni arī, viņi dzīvo bailēs. Viņi dzīvo bailēs. Ja? Kas ir mīlestība? Mīlestība atdzies, viņi arī pazūd. Ja? Mums jādomā par šiem iedzieniem. Un šodien, ziniet, man iedots kaut kāds laiks, nezinu, cik man ir vispār pēc laika. 3 stundas ir. Joks. Jā. Kaut kāds laiks ir, un es gribu, lai šī doma, lai viņa, tā kā iesakņotos jūsu garā. Ne vienkārši mēs te tā spriežam drusku, ja, bet lai šīs domas, lai viņas iesakņojos mūsos, jā. Un lai mēs saprastu, ko mums darīt, lai tā nebūtu, kā mēs sapratām, ka ir bailes, ir mīlestība. Bailes vairojās, nelikumība vairojās, mēs dzirdam, kaut kas notiek pasaulē, un mēs arī domājam, vai tas neatnāks pie mums uz Latviju. Bija kādam tādas domas? Es domāju, ka katram izskrēja, pareizi. Un tu domā, kā tā būs, ko tagad darīs, jā. Bet ir arī otra puse, kur Dievs saka, nebaidies, nebaidojies, jā. Tātad mēs aizskrējām no Mateja 24:12. Mateja 24:12. Un tur ir rakstīts sekojošie vārdi. Kurš atrada varbūt jau? Kāds vēl atrada? Atrada, var izlasīt. Tikai 12, ne? Jā. Un tāpēc, ka netaisnība ies vairumā, mīlestība daudzos izdisīs. Amen. Tas ir to, par ko mēs runājam. Ja? Netaisnība ies vairumā. Un cilvēki visu laiku dzīvo bailēs. Un šodien stāv liels jautājums. Kristiešiem ir īpaši. Kā dzīvot uzvarā? Paprast savu kaimiņu. Vai tu zini, kā dzīvot uzvarā? Paprast. Paprast savu kaimiņu. Kā man šodien dzīvot uzvarā? Ja? Mēs gribam visi būt veiksmīgi. Gribam? Skaidrs, mēs saprotam, zini, mana dzīve, mans liktenis, man tas krusts jānes un viss. Ja? Bet Jēzus arī pateica, ka viss ir piepildīts. Viss ir piepildīts. Bet ja arī Dievs mūs pārbauda, ja mēs tiekam kaut kādā situācijā, ja? Dievs dod mums izēju kopā ar viņu. Viņš mūs māca, kā iziet no tās situācijas. Un, ziniet, gribu tādu tā kā piemēru pastāstīt, jo kādā Latīņa Amerikas valstīs bija tāds gadījums, es viņu redzēju arī video, un varbūt jūs arī kaut ko esat dzirdējuši. Un arī ir citi fakti, kur iedokumentēti, kur, piemēram, mamma bija spēļu laukumā ar bērnu un lasīja grāmatu. Bērns pēkšņi pieceļās un skrien uz braucamo daļu uz sevi. Un vēlēja traktors, brauc traktors ar lielu kausu. Mamma nomet, jau it kā liekas pa vēl, bet mamma nomet to grāmatu, skriešus, un viņa ar visu spēku tā kā sit pa to kausu, un traktors tā kā nobrauc malā. Ja? Un kas vēl interesantāk, ka tur šofera nebija iekšā. Ja? Vienkārši viņš tāds ripot pa kalnu. Un vēl ir iedokumentētie fakti, kur arī viens vīrs strādājot servisā un jau pensijas vecumā,
līdz zem mašīnas un domkrats bija nokritis. Un viņa dēls, kurš ir parasts cilvēks, pacēlis to mašīnu uz rokām, un tas tēvs tika ārā. Un vēl ir tādi gadījumi dažādi. Liekas tāds pārdabīgs spēks, ja? Jo, ko es gribu pateikt, ka mīlestība, tas ir tas virzītais, tas spēks, kurš dod cilvēkam to neizskaidrāmo enerģiju, kur cilvēks var izdarīt pārdabīgas lietas. Kāpēc māte skrēja to bērnu glābt? Tāpēc, ka viņa mīl to bērnu. Amen. Ja? Un liekas, kā tas būtu. Un te es lasīju, tur zinātnieki izsakās. Un viens tur saka par to rakstu, kur tas vīrs to mašīnu pacēla. Tā mašīna nebija viegla, Cadillacs, viņu tur pie 2 tonnām svēra. Viņš viņu tikai uz 3 centimetri pacēla. Klausies, pacēl 3 centimetri, 2 tonnas, ja? Ka viņš nemaz viņu nepacēla augšā, ja? Bet viņš viņu pacēla, lai tas otrs vīrs varētu izkļūt, ja? Viņš izglāba viņu dzīvi. Ko es gribu pateikt, ka mīlestība ir ļoti liels spēks. Mīlestība ir ļoti liels spēks, kas var visu pārvarēt. Amen. Jā. Un es domāju, jums projektos atradīšu to video, es neatradu par to sievieti, jo kāds ir vienkārši vai filmēs, vai ko parādījās. Jā. Citi var apšaubīt, citi var teikt, ka nē, te kaut kas, tagad jau visu ko var, īpaši mūsu laikos, ar mākslīgo intelektu var samontēt, jā. Jā. Bet toreiz tas nebija. Un ziniet, ja mēs runājam par Dievu, šodien daudzi aizdomājās, gan ticīgie, gan neticīgie, ateisti un citi cilvēki, kāpēc es dzīvoju. Es pats par toreiz kādreiz domājis. Kāds ir par to domājis? Kāpēc es nācu pasaulē, ko es te daru? Citi saka, bija evolūcija un tā sanāca, ja? Evolūcijas piekritēji, te, kas tic, ka mēs esam no mērkaķiem radušies. Viņi saka, jā, bija evolūcija. Un arī viņiem ir jautājums, ja tas notika nejauši, kāpēc tas notika? Ja? Evolūcija, es piemēram neesmu evolūcijas piekritīgs. Ja? Ir kāds? Ja? Jā, es kaut kā vairāk turos pie Dieva un ticu, ka Dievs mūs radīs. Ja? Tas ir saucās kreacionisms, ja, ka tu tici, ka Dievs ir radītājs visa. Bet ir cilvēki, kas par evolūciju. Ja, viņi saka, bija sprādziens un tas tā. Bet tas, jā. Un liekas, kāpēc mēs te uzradamies šajā zemē? Jā, Dievs ir mīlestība. Esat lasījuši to? Dievs ir mīlestība. Un ziniet, mēs nevaram vienkārši pateikt, es mīlu. Uzreiz rodas jautājums, ko es mīlu? Vai kuru es mīlu? Vai es mīlu dziedus, vai es mīlu mūziku, vai es mīlu savu valsti, vai es mīlu savu sievu, vai es mīlu savus bērnus? Mīlu. Saprotiet, kāpēc Dievs ir mīlestība? Un kāpēc viņš radīja cilvēkus? Tāpēc, ka viņam vajadzēja objektu, kuru mīlēt. Tāpēc viņš pēc savas dabas, pēc savas līdzības, viņš izveidoja cilvēkus. Dažādus cilvēkus. Labus, sliktus, tie, kas pēc tam noticēs viņam, tie, kas pēc tam nenoticēs, bet viņš viņus radīja. Lai viņus mīlētu, amen. Tāpēc Dievs ir mīlestība. Jo viņš ir virzīts. Savas mīlestības arī virzīts. Tas ir tas lielais iemesls. Amen. Mīlestība nekad nav bez objekta. Kas man piekrīt, paceliet roku? Divi piekrīt. To kā jūs vajag izšūpināt, jūs tādi. Ja? Tāpēc Dievs katru dienu izlej uz mums savu mīlestību. Dažādos veidos. Dievs mūs tik iemīlējis, ja mēs runājam par Kristu, mums nav izskaidrojumi. Neviens no mums nav gatavs ziedot savu bērnu, bet Dievs tā iemīlēja tevi un mani, kā deva savu vienpiedzimušo dēlu. Saprotiet, tas ir mīlestības augstākais punkts. Tas ir mīlestības, kur mēs varam mācīties. Klausies,
vēl interesantāk, ka pati cilvēks ir mīlestības produkts. Ja, viņu radīja Dievs. Bet mēs ar tevi arī esam mīlestības produkts. Jo, lai cilvēks radās, es domāju, te visi pieaugušie, un viņi zina, kā rodas bērni, ja? Lai rastos bērns, jābūt kaut kādai saskaņai, vienošanai, mīlestībai. Divu cilvēks. Es nerunāju par gadījumiem, kur tur kaut kas tur izvarots bija vai vēl kaut kā, ja? Es runāju par to, kā pareizi ir, ka mēs esam mīlestības produkts, ka mēs, mūsu vecāki, pēc tam jau viņi var būt, kā kuram vēl dzīvo kopā tagad, citi tur šķirās, tāpēc, ka ir tā grēcīgā daba, viņi ir. Bet principā no sākuma tā nebija. Cilvēks iemīl viens otru, un viņam kā rezultāts rodās. Kas? Bērni. Amen. Amen. Un cik tas nebūtu jocīgi, bailes tas ir pilnīgākais prestats mīlestībai. Un bailēs nav nekā pozitīva un nav nekā laba. Un tāpēc vēlna taktika un viņa tehnoloģijas visas balstītas uz bailē. Ko viņš dara? Viņš iesē to baiļu sēku. Viņš iesē no sākuma. Un viss tas notiek kā mīļi. Ne jau tā, ka tu sēdi mājās, tā kā Jānis sēž pārdomās, lasa bībeli klusumā, un te zvans durvīs, un tur stāv tāds ar ragiem, ar 3 to žuburi, ja, un saka, es esmu valsts atnācis tev iznīcināt. Nē, mīļie, pavisam savādāk, ja mēs saprotam. Tas ir kaut kā demoniskie spēki, vai gari vienalga, kā tu viņus sauc, kas iesvieš tevī domu. Ja tu ļāvies, viņš iesvieš tevī domu. Tāpēc Bībele saka, ka vēlns bēgs no kā? No tavas mutes liecības, šodien ļoti maz liecināja cilvēki, un no svētā jēra asinī. Amen. Dievs mums iedeva ieročus, kā tam stāvēt pretī. Iepazīsti patiesību, un viņa padarīs tev brīvi. Ja tu zini, ka Jēzus ir tavs kungs, ja tu zini, ka Jēzus tevi nekad neatstās un nepametīs, vēlns tev nevar neko izdarīt. Vēlns nevar tev pietuvoties. Un viņš pat rakstīts Lūkas 10:19, es tev devu varu un spēku, kā pāri visām čūskām un skorpiem un visam ienaidnieka spēkam. Viņš jau tev visu ir devis. Tev pietiekoši spēki. Amen. Amen. Un ziniet, ja runājot par bailēm, katra cilvēka dzīvē bija tādas situācijas, kad bija nāves bailes. Bija vai nebija? Varbūt kādam nebija. Man bija bērnībā, kaut kur man bija 12 gadi, manam draugam 10, mēs devamies makšķerēt, jo mežā viens paziņa pateica, tur esot dīķi ar lielām karūsām. Zini, kā tev fantāzija bērnam strādā? Tu domā, tādus tur gaida, neviens nezina. Mēs uz riteņiem braucam ar makšķerēm, atbraucam un sākās lietus, negaiss sākās. Sāka zibeņot, sāka pērkons, un mēs sēžam zem tādas egles, jo tik tālu mēs sapratām, zem ļoti augstas koka nevajag līst, jo tur var iespērt zibens. Mēs zem mazas, kaut gan apkārt liela koku, un mēs redzam, ka sit iekšā kokos un šķeļ kokus uz pusēm. Kā jūs domājat? Man nebija nemaz bailē. Nē, mēs sadavamies rokās, mēs Dievu nepazinām. Mēs vienkārši bļāvam. Pusstundu no vietas. Acis ciet slapi visi, jo gāza lietus, tie koki krīt, kaut kas krakšķi pat blakus. Mēs to laiku nobļāvām un visu devamies mājās, un ticiet man, kaut kur pusgadu es uz to pusi pat neskatījos. Vispār pat domāt negribēju, kas ar mums notika. Tās bija bailes, es biju pārdzīvojis tās bailes, jā. Un citreiz liekas, ka bailēs nav nekā, ne vesela saprāta, nekā. Kāpēc tu baidies, ja? Ka man vienai paziņai bija slimnīcā uz pārbaudi sajauca diagnozi. Vairogdziedzi pārbaudi. Viņai atklāja, viņai neatklāja, bet viņa saņēma savu lietu, viņai tur bija sarakstīts, ka viss slikti, mezgli un onkoloģija tur un viss kaut kas.
Un kā jūs domājat, kāds cilvēks? Viņš bija tā sabijies. Viņš bija šausmīgi pārbījusies. Tā bija ārstu kļūda. Un cilvēks bija sabijies. Jā. Kā es jau teicu, cilvēki dzīvo ģimenēs, kur ir terors. Jā. Nezinu, kā jums gāja. Un vēl, ko mēs pašā sākumā lasījām, ka bailēs ir mokas. Bailēs ir mokas, kad cilvēks baidās, viņš visu laiku mokās. Un viss kaut kas tad, un tas ir tās pašas cilvēks, viņš prot savā prātā tā kā vizualizēt, tā kā sapņot, tikai bailes tas ir tie paši sapņi, tikai ar mīnuszīmi. Negatīvie sapņi, tā negatīvā gaidīšana, vēl nekas nav noticis. Vēl nekas nav noticis, bet cilvēks baidās. Oi, kas būs ar manu bērnu, kā viņš tur viens pats tagad, kā viņš tagad būtu jāiet 1. klasē, oi, viņam tagad vienam pašam uz Rīgu jādodas, kas būs tāds, jā, un demoniskie spēki, un visu laiku runā uz cilvēku. Un ziniet, kas notiek, atnāk fobijas cilvēku. Cilvēks baidās lidot, cilvēks baidās braukt ar mašīnu, viņš ir nedrošs katrā situācijā. Viņš baidās uz veikalu iet, viņš visu laiku, ko dara? Baidās, jā. Un Ieba grāmatu, kāds ir lasīts? Jā, daži ir lasījuši. Ieba grāmatā 4. nodaļā ir rakstīts, tas ne Iebas, bet par viņu raksta, kā viņš pārdzīvoja bailes, ka tad mani sagrāba bailes un šaušalas un iztricināja visus manus kaulus. Kāds gars gāja man garām un visi mani galvas mati sacēlās stāvus. Ja? Tas ir aprakstīts, cik spēcīgi cilvēks baidījās. Bailes spēja paralizēt cilvēku. Kāpēc es tik daudz runāju par bailēm? Jo ir kaut kas labāks, spēcīgāks un tas, kas var stāvēt tam pretī. Tas mēs arī lasījām. Tā ir, kas? Mīlestība. Tā ir mīlestība. Tā ir mīlestība, jā. Un, ziniet, vēl gribētu varbūt tādu epizodi, kādreiz, man jaunībā patika skatīties vēsturiskās filmas par Pirmo pasaules karu, par Otro pasaules karu. Un tur bija tāda situācija, ka koncentrācijas nometne Vācijā 43. gads. Un tur bija sacelšanās, tas ir reālais stāsts. Tur bija sacelšanās, cilvēki saņēma brīvību, bija, kā saka, visa vadība, kas satverts, kas nošauts, un atverās vārti, viss beigiet mājās. Jo tur bija ne tikai ievestie cilvēki, tur bija arī paši vācieši, izrādās. Un viss beigiet projām, visi jūs esat brīvībā, un ziniet, kas notika? Daudzi cilvēki palika uz vietas. Viņi saka, ja nu būs vēl sliktāk. Tas ir tāpat, kā mēs atceramies, kad Mūzes veda tautā. Kā būs? Te mums vismaz sīpolus dod. Nav nekā ēst, ja? Kartupeļu nekā nav, bet ir sīpoli. Tāpat arī tur vārti vaļā cilvēki stāv. Kāpēc jūs tas stāv? Rekur brīvības, skrien uz mājām. Nē, ja būs vēl sliktāk. Vēl trakāk. Tas nometnes, tas galvenais priekšnieks, kurš mocīja tos cilvēkus. Tāds nezvērs bija. Viņš bija beigts gulē, un daudzi cilvēki gāja, apstājās un skaidrojās, rādījot, ka vārti vaļā, ka viņš laikam iešot cepuri noņēmis, ka viņam bailes tā bija iesētas, ka viņš jau turpināja tā kā skaidroties to situāciju. Ja? Un tā ir reāla situācija. Un Bībelē arī mēs lasām, ir reālas situācijas. Kāpēc? Tāpēc, ka tās bailes ļoti dziļi cilvēkos ir iesēdušās. Amen. Bet bailes anulē. Mīlestība anulē bailes. Zini, kad tu saproti, ka tavā dzīvē kaut kādi notikumi notiek, ja? Un iet viss ne pēc plāna, bet tu esi ar Dievu, tu lūdz Dievu. Ja? Un Dievs, kad iejaucās, tu redzi, ka tie apstākļi sāk mainīties. Tie apstākļi sāk mainīties.
Un to mēs redzam bieži vien uz Jēzus pamata. Un es gribētu arī vēl vienu piemēru paņemt, lai jums tas nosēžās prātā. 74. gadā Latīņa Amerikā avarēja kādu lidmašīnu, kas veda no Urugvajas, esat dzirdējuši tādu valsti? No Urugvajas, varbūt kāds filmu to ir skatījies, no Urugvajas veda futbolistus, kādi 20 cilvēki, viņi bija jauni puiši, 20 gabali. Un viņi lidoja pāri Argentīnai, Argentīnas kalniem, lidojuši Čīlu. Un tā lidmašīna avarēja. Un nenormāls augstums bija. Jauni puiši. Daļa gāja bojā. Ja. Nav ko ēst, nav ko dzert. Viņi ir 4000 metru virs jūras. Ja, viņi avarēja. Un viņi meklē, nav kur palīdzīt. Un kāpēc to stāstu? Es lasīju par tādu muzeju, pēc tam es uzzināju, ka ir filma. Un tad viņi mēģināja to raidstaciju noregulēt. Un viņi noregulē, viņi dzird, ka viņus vairs nemeklē. Ja. Un faktiski viņi ir uz nāvi, nolemtie visi. Un tad ticīgie, neticīgie, viņi tur stāv un lūdzās, ja, un viņi saprot, ja, un jo tas ir pēdējais, ko viņi var it kā darīt. Tad 2 puiši gāja meklēt palīdzību. Viņi gāja meklēt palīdzību, visinteresantākais. Viens no viņiem bija tāds dziļi ticīgs. Viņš lūdza Dievu, un Dievs viņam parādīja ceļu. Ja viņš būtu aizgājis uz citu pusi, viņi neatrastu palīdzību. Citiem vārdiem, tie puiši nodzīvoja tur ļoti ilgi, tanīs kalnos, kaut kur 2 nedēļas. Un tie puiši, ka gāja 2, viens visu laiku citēja Bībeli. Viens teica, viss mēs neatradīsim, mūs neviens nemeklē, mēs nevienam neesam vajadzīgi. Viss ir pa galam, mūsu dzīve ir pa galam, mēs tik jauni, mums jāmirst. Un tas šis saka, nē. Bībelē ir rakstīts savādāk. Bībelē ir rakstīts, ka Dievs tā iemīlēja pasauli, ka viņš iemīlēja, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu Jēzu Kristu. Dievs mūs mīl. Viņš mūs tik stipri mīl, ka viņš savu dēlu, viņš viņam citē to Bībeli. Un, ziniet, viņi iznāca pie kāda gana, un tad viņi dabūja to palīdzību, visi tie, kas dzīvi palika, tos evakuēja. Ko es gribu pateikt? Ka šajā gadījumā viņi neļāvās bailēt, tas viens no pušiem, un viņš bija kā dzinējs spēks arī tam otram puisi. Un līdz ar to viss tas lielākais bars cilvēku ir glābies. Ja? Ir vairākas filmas, ir veca filma, bet viņas visas tādas, neteikšu ticīgas, kristīgas. Ja? Viņas tādas vairāk vienkāršas filmas, ja? Bet tieši aprakstā par to muzeju tur ir, ja, ka tieši tā kā lūkšana, viņi izdarīja savu darbu. Līdz ar to vairāki 10 cilvēki ir glābušies. Amen. Kā ir mūsu dzīvē? Kā ir mūsu dzīvē? Vai mēs ļaujamies bailēm, vai mēs tomēr esam ticīgi cilvēki? Vai mēs sabīstamies, trīcam, meklējam visur, kur palīdzību, ne tikai ne pie Dieva? Kā ir ar mums? Kā ir ar mums, mīļie? Kur dodamies mēs? Un atvērsim Romiešiem 8. nodaļu, 2. pants tur rakstīts. Jo dzīvības gara bauslība Kristu Jēzu tevi ir atsubinājusi no grēka un nāves bauslības. Dzīvības gara bauslība, kas tā ir? Tā ir tā pati mīlestība, kur tevi atsubinājusi no grēka un nāves bauslības. Citiem vārdiem, mīļie, cik tev kāds gribēs teikt, ka viss ir slikti. Realitāte tu redzi ir tāda. Turies pie Jēzus. Turies pie Jēzus, jo viņš ir galvenais. Un viņa vārds ir pēdējais. Nevis kaut kādu cilvēku, nevis kaut kāda propaganda, nevis
Vēlnam ir pēdējais vārds, bet Jēzu. Amen. Un Kristus man ir atbrīvojis no šīs grēka un nāves likuma. Un šodien stāv liels jautājums. Kā vārdam noticēsim mēs ar tevi? Atceries tādu dziesmu varbūt bija, kurš atcerās? Kā vārdam ticēšu es. Un tad piedziedājums es ticēšu. Kam? Dieva vārdam. Ir tāda dziesma pat, ja? Un šodien arī stāv jautājums mūsu vidū. Kā vārdam noticēšu es? Kad tev apstākļi saka viss slikti, tad tu saki nē. Jēzus ir uzvarētājs. Jēzus ir mans kungs. Viņš man apsolīs. Kurš atcerās 23. psalmu? Daļai atceramies, ja? Varam izlasīt Dāvida dziesmu. Tas kungs ir mans gans. Man netrūkst nenieka, viņš mani liek ganīties zaļainajās ganībās. Viņš mani vāda pie skaidrā ūdens. Viņš atsprindzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Iepšies arī staigāju tumšas ielē, taču ļaunuma, ko nebīšos, jo tu esi ar mani, tu esi pie manis, tava gana vēsgala un tavs gana zizlis man iepriecina. Tu klāji manu gādu maniem ienaidniekiem redzot. Halleluja! Jā. Tu svaidā ar eļu manu galvu, mans kaus ir piepildīts, pilns līdz malai. Tiešām labums un žēlstība mani pavadīs visu manu mūžu. Un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Āmen. Āmen. Ļoti brīnišķīgi. Un zini, ja mēs tā skatāmies, šis psalms ir it kā pate avis runā no sava vārda. Avis. Avis, ja? Tā kā Dāvids runāja no avis. Ja? Es iešu cauri nāves ielēm. Es ļaunumu nebīšos. Ja? Kas ir nāves ielē, mīļie? Kurš zina? Kalnos. Kalnos ir kāds bijis? Es biju Karpatu kalnos, kur arī ļoti liela augsts kalni. Un kalnos tur ir tā, kad ir vietas, kur saule netiek. Un tā skaitās, tā ir nāves ielē. Kāpēc? Jo tur uzreiz aug krūmi. Krūmā ir biezi krūmi. Tur ir alas, tur var dzīvot vilki. Šakāļi, tur var dzīvot lācis, tur var slēpties kaut kādi ļauni cilvēki. Ja? Un avis zina, ka viņa ies cauri. Viņa nevarēs stāvēt pretī kādam spēcīgākam, lielākam dzīvniekam vai cilvēkam, ka viņai draud briesmas. Amen. Jā. Un šajā psalmā mēs redzam, ka Dāvids saka, pat ja es iešu cauri nāves ielē, tu nedosi ļaunumu ar mani notikt, klausieties. Vai tas nav brīnišķīgi? Vai tas nav brīnišķīgi? Ziniet, Bībele, visa Bībele, viņa parāda, ka Dieva roka ir pār mums vienmēr. Ja? Un nekad nav, ja tu teiksi, zini, ir brīži, kad man liekas, ka Dievs mani atstāv. Ir kādam tā bijis. Bet ko Bībele raksta? Bībele saka, Dievs saka, es tevi neatstāšu un ko? Un nepametīšu. Nekad. Jā, mēs varam pagriezt Dievu muguru. Jā, mēs varam atkāpties. Mēs varam kaut kur novirzīties nepareizi. Bet Dievs saka, es jūs nekad. Saki, nekad. Nekad neatstāšu un nepametīšu. Es vienmēr būšu jums līdzās. Vienmēr. Visās situācijās. Visās situācijās. Un ja mēs atgriežamies pie šīs komandas, kas gandrīz gāja bojā. Jā, šis puisis motivēja otru puisi. Ar mīlestības vārdiem no Bībeles. Ar visspēcīgākiem vārdiem, ka Dievs ir mīlestība. Dievs ir mīlestība. Un tas Dievam liekas, kāds Dievs tādā situācijā, ka mums sniegs jāiet 2 nedēļas. Tur vēl bija visā tāda pigoriņa viņiem, bet tāda situācija nevienu nenovēlēs. Amen. Un liekas, kāda mīlestība.
Kāda Bībeles mīlestība? Kāds Dievs? Mums ir 18 gadi, mēs tūlīt iesim bojās, ja? Un kas mūs izglābs? Nē, mīlestība pazina bailes, rakstīts Bībelē. Mīlestība pazina bailes. Amen. Un mīlestība tas ir vislielākais zinājspēks mūsu dzīvē. Un es gribu nobeigt ar Filipiešiem 1. nodaļa 9. pants. Un tur rakstīts, un to es lūdzu, lai jūsu mīlestība vienmēr pāri pieaugtu visā atziņā un izjūtā. Ja? Mēs kā cilvēki domājam, ka mīlestība tās ir izjūtas. Amen? Mēs domājam, ka izjūtas tās. A Dievs saka, nē, mīlestība atzīme. Kā tas ir? Kad tu atnāc mājās, un tev ir varbūt kaut kāds strīds ar bērnu, un tu saki, kā es viņu varu mīlēt? Es viņu izaudzināju, viņš man tā pazemo, viņš man uzbļāva, viņš man to un šito. Bet atziņa kāda ir, kad mēs nākam pie Dieva, ka mēs metamies uz seviem Dievu priekšā un sakam, Dievs iemāci, lai man nāk tā atziņa, iemāci man mīlēt. Iemāci man mīlēt, dod man to mīlestību. Dod, es gribu dzīvot tavā mīlestībā. Un tikai pēc tam jūtas nāk. Tā rakstīts Bībelē. Tā rakstīts Bībelē. Viņš saka, es lūdzu, lai jūsu mīlestība pieaugtu, ja, atziņā. Nosakam atziņā. Amen. Man tāds jautājums visiem klātesošiem. Vai tu sen lūdzi par mīlestību? Lai Dievs tevī vairo mīlestību. Pret tavu tuvāko, pret taviem bērniem, pret tavu vīru, pret tavu sievu, pret tavu priekšnieku, pret tavu brāli un māsu, kurš tev nepatīk varbūt. Ir kāds lūdzis, ja? Ir. Kādi ir, jā. Dievs iemāca mūs mīlēt. Un mums, ziniet, mēs atnākam uz draudzi, es eju uz beigām. Mēs atnākam uz draudzi, mums liekas, mums jāmīl, pareizi. Un mani mīliet, un tāds, kāds es esmu. Un pieņemiet mani. Agrāk es arī pašā sākumā savas ticības apvainojos, atnāk kaut ko cilvēku runāt, viņi man nesaprot, un es apvainojos, viņi savādāk domā. Un ziniet, kādu dienu svētais gars man uzrunāja. Es saku, Dievs, kur ir mīlestība tam ir draudzē? Vienkārši ļoti daudzi šodien arī, jūsu draudzē nav mīlestība. Aiziet visu. Viņš domā, ka viņu jāmīl. Un man Dievs uzrunāja, viņš saka, klausies, kur ir tava mīlestība? Kur ir tava mīlestība? Sāc mīlēt. Nāc pie atziņas, kur ir tava mīlestība šodien? Kāpēc tu gaidi, ka tevi neviens nelūdz ciemos, klausies, sāc lūgt, pats ciemos visus. Oi, tādi mūsu draudzē nav vienotība, mūsu draudzē ar mīlu, nē, jums tā nav noteikti, tas ir citās draudzēs, citās Limbažu draudzēs. Jā. Es jau pat nezinu, kā, jūs zinat, ja kā sauc viens otru vismaz? Noteikti zinat, tas jau tā ironizēja drusku, ja? Un ir tā, ka cilvēki, ja, noslēgušies, viņi gaida, jo viņi nezina patiesību. Sāc mīlēt, prasi Dievu mīlestību. Ja? Vīri prasiet mīlestību pret sievām. Jā, es viņu nevaru vairāk ciest. Nevaru dzirdēt ne viņas balsi, ne viņas vispār viņas klātbūt. Ja? Vīri, mīlēt sievas rakstīts, pieņem lēmumu, prasi Dievu, un Dievs tev dos to mīlestību. Tāpat arī otrādi. Sievas. Oi, viņš tāds uzurpātors, visu varu sagrāta ģimenē. Un tagad viss, ne naudas, ne varas, nekā nav. Ja? Lūdz Dievu rakstīts, nāc pie atziņas, un Dievs piepildīs tavu dzīvi ar pilnīgu mīlestību. Amen. Jo mēs nevaram atšķirties, jo Dievs, viņš mūs katru vienu radīja pēc sava tēva un līdzības. Amen. Labi, varbūt uzreiz nē. Varbūt tu neesi līdzīgs Dievam, tikko atgriezies. Bet ar laiku mēs pārtopam līdzīgi Dievam. Uz viņu pienāks tā diena.
Ka tu pateiksi, kā Jēzus teica, es un tēvs, mēs esam viens. Un tu pateiksi, es un mans Dievs, mēs esam viens. Ka tu būsi nācis pie īstās atziņas. Kas ir mīlestība? Mīlestība ir visam pamats. Vienā vietā Bībelē tagad neskatīsimies. Rakstīts, ja tev viss ir, visās dāvanās tu darbojies. Ja tu visu dari un draudzē, tu esi 247 un kalpo visiem cilvēkiem. Viss. Bet, ja tevī nav kas? Mīlestības. Tad tu kas esi? Vot apmēram. Jā. Jā. Ļoti vienkārši. Tātad mīlestība ir tas pamats, uz kā turās kristietība. Jā. Kur tā mīlestība? Brīžiem liekas, zini, mums arī uzdod jautājumu ar sievu, kāpēc jūs tur dara, kāpēc jūs tur organizējat kaut ko, kam jums tas ir vajadzīgs, kāpēc jūs terēt savu laiku. Es nezinu, man nav atbildes. Virza kaut kas virza, jo ļoti viegli dzīvo draudzē, kad ir visi glābti, pareizi. Forši būtu, ka visa pilsēta būtu ticīga. Absolūti visi. Jā, varbūt mēs to nekad nesasniegsim, bet pēc tā jātiecās. Tāpat arī ģimene. Ļoti grūti, ka kāds no ģimenes locekļiem tevi nesaprot, ka viņš nepazīst Jēzu un ka viņš vēl ir ceļā. Jā, jo Bībelē ir apsolījums, glābsies tu un glābsies viss tavs nams. Un viņš faktiski būs glābs, tikai viņš to vēl nezina. Viņš nezina, ka viņš būs glābs un viņš nezina kā. Bet viņš būs glābs. Amen. Un grūti ir, ka viens ir glābs, otrs nav un nesaskaņas un viens tā saprot, otrs tā. Jā, bet mēs esam uz tā ceļa, ka mums jāsludina evaņģēlis, mums jāsludina labā vēsts. Mums jārāda cilvēkiem ceļš uz glābšanu. Amen. Mīļie, es pārliecināts, ka mīlestība tas ir dzinējs visam. Mīlestība ir dzinējs visam. Mums jāmīl vienam otru jāmīl. Jā. Mums jāmīl draudzi, mums jāmīl darbs, kur mēs ejam. Mums jāmīl cilvēki, kas mums apkārt. Jā. Grūti ir mīlēt. Jā, Dievu viegli mīlēt, es viņu neredzu. Viņš, Dievs, aleluja, es tev mīlu, slāvu tev. Tavu tuvāko, kurš tev vakar apvainoja un kaut ko riebīgi pateica. Un te viņu mīlu. Es pareizi saku? Es amen nedzirdu. Jā. Amen. Jā, tā kā tas tā ir. Slava Dievu, ka jūs kaut ko sapratāt. Jā. Un esi tas cilvēks, kas nes to pozitīvo, kas nes to mīlestību, labu garastāvokli, kompānijā, draudzē, vienalga, kur tu esi darba vietā. Ja? Ievēroji tāds tagad no dzīves situācija, ka tu atnāc kaut kādā sabiedrībā un atnāk kā cilvēks, un ja viņš nenes mīlestību, ja viņš ir tāds negatīvs, tas uzreiz jūtams, pareizi? Jā. Ir bijis. Un visi domā, ko tagad darīt? Visi sēž tādi sakontrolēti, un domā, kā tik viņš ātrāk aiziet. Ir citādi cilvēki, kuri atnāk, un viņš pilns mīlestības, pilns prieka, Dieva prieka pilns. Viņš atnāk kādā kompānijas sabiedrībā, draudzē vienalga, no viņa plūs, un to var redzēt. Un visi pie viņa velkās, visi grib ar viņu draudzēties. Visi grib viņu redzēt pie sevis mājās. Visi grib sarunāties ar viņu. Ir arī tāda. Kāda atšķirība? Atšķirība, viņā ir Dieva mīlestība, otrā nav. Amen. Amen. Un pēdējā vieta, Filipiešiem 1:9, un tur rakstīts tā, un es lūdzu, lai jūsu mīlestība vienmēr pāri plūsdama pieaugtu, mēs jau lasījām atziņā un izjūtā, jā. Tātad atziņa, pirmais ir atziņa, un otrs ir izjūtas. Būs atziņa, būs izjūtas. Amen? Amen. Un ziniet, šodien mēs sanācām te draudzē, un tas ir vajadzīgs gan mums, gan Dievam. Viņš atnāca ar mums pakomunicēt. Un viņš saka šodien, paldies tev, dārgais brāl vai dārgā māsa, ka tu atradi laiku atnākt pie manis, ka tu atradi laiku pakalpot pēc tam varbūt kādam ar lūkšanu, ka tu atdalīji to laiku. Viņš ir priecīgs, ka tu atnāc.
Paldies tev, kungs. Viņš saka, tu esi malacis. Zini, ja visi tā rīkotos, ja mēs visi dzīvotu mīlestībā, tad bībeliskā Dieva mīlestībā, viss mainītos apkārt. Pasaule būtu savādāka. Tici tu tā vai nē? Pasaule būtu savādāka. Limbaži būtu savādāki. Ogre būtu savādāki. Rīga ir tīpaši. Aiziet un aiz. Karš Ukrainā sen jau veiktos. Mīļie. Izrādās. Sāksim mīlēt. Pieņem lēmumu, ka tu lūgsi, ja tu nejūti vai tu neredzi, ka tu lūgsi katru dienu. Tu lūgsi no Dieva, lai viņš tev iemāca, lai viņš tev iedod, lai viņš tev virza pa to pareizo ceļu. Jo tev vajag kaut ko vairāk. Amen? Amen. Lai Dievs visu bagātīgi svētī.